Audiovizuāla performance 4 klavierēm. Nu, kā lai es jūs visus pārliecinu, ka koncerts nebūs šitāds? Vai šitāds? Un kāpēc tieši 4 klavieres būs uz skatuves? Džons Keidžs šim instrumentam komponēja diezgan daudz muzikas. Tāds pazīstamākais veikums laikam ir muzika preparētām klavierēm, kas nozīmē to, ka klavierēs tiek likti dažādi priekšmeti, kas pilnībā maina klavieru skanējumu. Un šāda muzika arī skanēs koncertā. Viņš ir komponējis muziku arī rotaļklavierītēm, tādām, kādas laikam mēs katrs esam bērndārzā paplinkšķerējuši. Manā bērndārzā bija tāds sarkans vai zaļs, laikam ar nosaukumu Vitu vai Vija, neatceros. Džona Keidža dzīvesbiedrs bija leģendārs amerikāņu dejotājs Merce Cunninghams, un Keidžs komponēja ļoti daudz muziku klavierēm un dejotājiem, un arī šāds skaņdarbs būs koncertā. Un, protams, viņš komponēja muziku arī dabiskam klavieru skanējumam, un arī šāda muzika skanēs koncertā. Bet tagad es gribu jums nodemonstrēt tos priekšmetus, kādi tad tiks likti klavieru stīgās, un palīdzēs mans asistents. Lūdzu. Šeit jūs redzat visus tos priekšmetus, kas tiks likti klavieru stīgās. Patiesībā viņi būs daudz vairāk, bet šeit ir tikai tādi eksemplāri. Šī ir tāda diezgan draudoša skrūve. Man liekas, ka tā ir 10 vai 12 mm liela skrūve, kas iet tikai zemākajās skaņās, tāpēc, ka zemākām skaņām attālums starp stīgām ir lielāks nekā augšējām skaņām. Protams, šī tāda skrūve absolūti un nemaz neies tanīs skaņās, kas ir augšējā reģistrā. Toties šitā brīnišķīgi ies augšējā reģistra skanējumā un arī dos ļoti tādu unikālu un savdabīgu skanējumu, jo viņi ir īsa. Garāka dod citādāku skanējumu. 4 mm skrūve arī iet tikai augšējā reģistrā, bet krīt cauri stīgām zemākā reģistrā. Šīs skrūves dod pilnīgi citādāku skanējumu. Viņas drusku džinks, tāpēc, ka nepieguļ pie stīgām. Dzēžgumijas arī dod tāda ļoti smuka kastroļa skaņa, un šī te mana ir brīnišķīgākā dzēžgumija, ko es atradu, tāpēc, ka viņi ļoti labi rezonē. Un šeit ir centimetra mērs, tāpēc, ka Keidžs ļoti precīzi norādīja attālumu, kādā visi šie materiāli ir jāliek stīgās. Un šis te instruments būtībā nav nekāds draudīgs instruments, patiesībā pats saudzīgs instruments, tāpēc, ka ar to es palīdzu drusku atplest stīgas, lai uzmanīgi starp tām varētu ielikt skrūvi. Bet šī muzika pilnīgi prasa kaut kādu vizuālu papildinājumu, un mēs pieaicinājām cilvēku, lai no audio performances tā kļūtu par vizuālu un video performanci, un tas cilvēks būs Roberts Rubīns. Protams, var pasmīnēt par visu, ko Keidžs darīs muzikā, vai ironiski pasmaidīt. Kāpēc klavierēs kaut kas ir jāliek? Tas taču ir brutāli un nežēlīgi. Kāpēc ir jākomponē muzika rotaļklavierītēm? Vai tad nav kādu citādāku, labāku un normālāku instrumentu? Bet jāpasaka, ka viss, ko Keidžs darīs muzikā, tam visam ir kaut kāda iekšēja, dziļāka nepieciešamība. Un patiesībā tā muzika ir ļoti cilvēciska, maģiska un pat skaista. Un to mēs jūs aicinām nākt un klausīties.